UPM Specialty Papers ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro, lai modernizētu Tervasārika papīra fabriku Valkjakovski pilsētā. Mērķis – palielināt jaudu un uzlabot ražošanas stabilitāti tādos nišas produktos kā glasīmpapīrs un elastīgie iepakojuma papīri. Modernizācija ietver žāvēšanas sekcijas pārbūvi un tvaika sistēmas uzlabojumus. Darbus plānots pabeigt 2026. gada beigās. Jāatzīmē, ka UPM pēdējos gados jau ieguldījis aptuveni 20 miljonus eiro šīs pašas rūpnīcas energoefektivitātē. Uzņēmums ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi ir viens no līderiem augstas veiktspējas papīru segmentā, īpaši iepakojumu un marķēšanas risinājumos. Ko tas nozīmē Latvijai? Pieprasījums pēc kvalitatīvas izeivielas šiem produktiem turpinās augt. Meža īpašniekiem tā ir vēl viena pazīme, ka nišas tirgi kļūst arvien nozīmīgāki, un kvalitāte bieži nozīmē vairāk nekā apjoms.